Okay. Action. Šī vakara ziņās sekojoši. Zvejnieku kolhozas zvejnieks tiesu lieta ir pārtraukta. Tiesa piespriedusi vairākus arestus nesen bankrutējušā zvejnieku kolhoza vadībai un ar to saistītām personām. Mūsu rīcībā ir arī informācija, ka kolhoza priekšsēdētāja vietnieka Valda Krastiņa, kur mistīgās atliekas tika atrasts pirms nedēļas, vārds meklējams aizdomās turamo sarakstā. Augstākās tiesas sekretāra Ineta Petersona nāk uz klajā ar informāciju par Latvijas Republikas policijas priekšnieka Māra Paigles tīšu tiesas darbu traucēšanu un aizkavēšanu. Dēls. Glabā to pie sevis. Tostarp sarakstā redzam arī zvejnieku kolhoza zvejnieks, galvenā inženiera Sergeja Gruščikova, kā arī bijušā izpildkomitejas priekšsēdētāja Alekseja Košīnska vārdu. Vadoties pēc pēdējā laika notikumiem, šis solās būt brīvās Latvijas vēsturē viens no lielākajiem, kā arī ilgākajiem tiesu procesiem. Tiek lēsts par kompensāciju izmaksāšanu apcietinātajām personām sakarā ar nodarīto morālo kaitējumu. Tu tagad kādu laiku būs jāpadzīvo pie vecmāmas. Ja? Mūsu televīzijas kanālam vēl nav izdevies sazināties ar priekšsēdētāja vietnieka Valda Krastiņa piederīgajiem. Tiesas process ir pārtraukts, pamatojoties uz pagaidu spriedumu, nepietiekams pierādījumu apjoms un nepamatota apsūdzēto personu aizturēšana.